vai tiešām gada beigās vajag sasteigt savus ieguldījumus? Es neviens jau tā nesaka, ka tagad steidzies ieguldīt tur pēc akciju tirgus, bet kādi paziņojumi nāk? Neaizmirst tur par savu 3. pensiju līmeni, dzīves apdrošināšanu ar uzkrājumu, iemaksā, un tad saņemsi līdz tur cik procentiem naudu atpakaļ. Tas viss ir skaisti, bet kur šī nauda iet? Un uz cik ilgu laiku mēs šo naudu ieslēdzam šajos rīkos? Es nevienam padomu nedošu, bet ja mēs šodien izveidotu jaunu dzīves apdrošināšanas uzkrājuma rīku, tad kad mēs naudai tiksim klāt pēc 10 gadiem? Ja mēs izvēlamies atbilstošu stratēģiju, visticamāk, tā būs tā ļoti aktīvā, kur gandrīz viss ir akcijās. Kur tas būs ieguldīts? Visticamāk, balstoties uz plašajiem indeksiem, lielākoties Amerikā. Kādas ir prognozes par to, kādi būs ienesīgumi ASV akciju tirgiem nākamajai 10 gadai? Vāji. Tā. Dar padomāt. Varbūt nevajag gada beigās sasteigt. Jā, nodokļu atmaksas ir labi. Ja mums ir gatavi risinājumi, viss jau ir izplānots, sakārtots, un mēs tikai esam aizmirsuši veikt pārskaitījumu, super, jā. Bet tagad tikai tāpēc lekt iekšā, un tā, lai nav kaut kādas nožēlas pēc daudziem gadiem.